Nenoliedzami katru dziesmu svētku gaidītākais notikums ir tieši noslēguma koncerts Meža parka lielajā estrādē. 8. Ziemeļu un Baltijas dziesmu svētki nav izņēmums. Viens no gaidītākajiem pārsteigumiem būs savulaik populārās un cilvēku iemīļotās vokālās grupas Kosmos apvienošanās. Un nē, tas nav joks. Tāds liels notikums, ko, man liekas, kā jau es minēju, gaida visa Latvijas tauta. Nebaidīšos no šī apgalvojuma, Kosmos apvienojas, kā nolēmāt šādam solim. Tas nav tāda kaut kāda neiespējamā misija, ko mēs būtu izdarījuši, jo patiesībā mēs komunicējam un faktiski pa brīdiņam pat sadarbojamies lielākā vai mazākā mērā visu šo te laiku, kopš mēs pēdējo reizi tikām dziedājuši kopā ar Kosmos. Tādēļ ar nepacietību gaidu mēģinājumu pirmo, kas mums būs vēl tikai. Man liekas, būs baigi forši. Uzdziedāt arī lielajā estrādē, tā nav arī maz tik daudz bijis līdz šim to iespēju. Tā kā, forši, es mūs visus apsveicu, ka Kosmos būs. Jautājums par dziesmu Window. Par to es arī palūkojos internetā, ko tad cilvēki par to saka. Un ko saka? Interesanti. Ko saka, viņi nesaprot, kādā valodā tad tā dziesma ir. Tas nozīmē, ka viņi ļoti labi pareizi visu saprot, jo tik tiešām viņi nav nekādā valodā. Tas ir tekstiņš, ko Reinis ar Šipīti vienā viesnīcas numuriņā, pat nevarētu teikt pat uzrakstīja, bet izdomāja. Gluži vienkārši tekstiņš, kas rakstīts kaut kādā valodā, lai izklausītos mazliet ziemeļeiropiešu valodā. Kaut kāds tāds skandināvisku mazliet pieskaņu. Tur var kaut ko no igauņu valodas sadzirdēt, kaut ko no somu valodas, iespējams no zviedru. Tāpēc kaut kā šķita, ka tad, kad Romāns Anaks man uzrunāja, ka vajadzētu, no sākuma nebija doma par Kosmosu piesaistīšanu, viņš nāca pie manis ar domu, ka vajadzētu uztaisīt kaut kādu atklāšanas skaņdarbu svētkiem un tā. Un es domāju, bet kāpēc jātaisa jauns, ja ir jau gatavs? Viņš ir pietiekami tautisks, tur tiek izmantots vargāns, tur kaut kāds liels bungas un tā. Tas ir ļoti internacionālā, proti nekādā valodā, paralēli, protams, mūzikas valodai. Un ir pietiekami svinīgs. Tad priekš kam būtu jāņem kaut kas jauns jāraksta. Un tad tas kaut kā attīstījās, tas skaņdarbs ir Kosmosam, un varbūt Kosmos varētu. Varētu, kāpēc ne? Mums Kosmosam ar Ziemeļu valstīm ļoti labas attiecības. Itsevišķi, ja ņem vērā, ka Strazdiņš mūsu bass pat labāk dzied kopā ar Real Group, tad tas ir kaut kādā mērā rezultāts tam mūsu veselam darbības posmam. Mēs diezgan daudz tikām aicināt uz festivāliem Ziemeļvalstīs, Zviedrijā un Dānijā. Un mēs tos arī apmeklējām. Es pats esmu piedalījies vienā no šādos dziesmu svētkos, un man ir tāda aizdoma, ka tie varētu būt vai pirmie vai otrie bijuši. Pirmie notika Latvijā, bet es man liekas nopiedalījos Latvijā. Kaut kādām ārzemēm braucu. Jā. Tas izaicinājums ir izbrīvēt noteikti pirms tam laiku vismaz dažiem mēģinājumiem, lai izburtot cauri tos tekstus, kas bieži vien ziemeļu valstu vai skandināvu valodās ir tāda visam dīvaina rakstība dažiem burtiņiem, tad, lai nav pārsteigums. Visevišķi dziesma ir ātrākā tempiņā, ka tad ir tāds mazliet apmulsums var veidoties. Tās dziesmiņas visas izgāja caur manām rociņām, jo es taisīju strādājums muzikā Baltikā krājumiņiem nošu materiālu. Un man tur šķita, kā es neatceros to nosaukumu, bet bija viens tāds diezgan ritmisks skaņdarbs, ko Romāns teica, ka tas baigi vienkārši, tur viss būs baigi. Es tā domāju, nezinu, kā viņi pavilka šito. Tur viņš tā mainīgs, tāds, liekas, jaukts taktsmērs. Un vēl tādā, tomēr pietiekami eksotiskā valodā. Bet pa lielam tur ir tāda atskatīšanās arī uz iepriekšējo gadu
notikušajiem jau dziesmu svētkiem, un es pieņemu, ka tur tādas, nezinu, lietuviešu dziesmu, man liekas, jau drīz jau katrs latviešu dziedātājs jau zinās no galvas, kur Girija žaļoja. Piemēram, es zinu, ka to dziesmu pilnīgi noteikti es esmu dziedājis Ziemeļu un Baltijas valsts dziesmu svētkos kaut kad, necik gadus atpakaļ. Jā, es pieņemu, ka ārzemju koriem varētu būt arī pietiekami grūti nodziedāt mūsu Latvijas dziesmu, Valta Pūtas skaņdarbu. Tur ir pietiekami daudz teksta, tāpēc ne jau tas muzikālais materiāls parasti sagādā, man liekas, problēmas. Man liekas, tas tekstiņš ir tas, kas jāpaburto pirms tam ir. Kāpēc sajūtām Ziemeļu un Baltijas dziesmu svētki atšķirās no mums ierastajiem vispārējiem dziesmu svētkiem, tavuprāt? Tie ir internacionāli svētki. Tā latviešu padarīšana, viņa tomēr mums ir ļoti individuāla un ļoti mums tieši raksturīga. Es pieņemu, neviens Ziemeļu Baltijas valstu dziesmu svētkos ārzemju koris 5 stundas uz skatuves nenostāvēs, kaut vai tādēļ. Domāju, ka latviešu vispārējo dziesmu svētkos nebūtu tādas iespējas un arī vajadzības nebūtu atskaņot Karla Orfu uz lielās skatuves ar lielu kopkoru kopā. Tas, citu, varētu būt diezgan iespaidīgi, tad redzēs, kā tas skanēs, bet tā galvenā lieta jau arī ir tas ceļš uz dziesmu svētkiem. Latvijā tas notiek caur daudz dažādām koru skatēm, caur galā tas ir konkurss, tie ir koru kari, tā ir tāda izsijāšana un labāko koru izkristalizēšana, un tad beigās tas viss tiek svinēts. Šie Ziemeļu un Baltijas valsts dziesmu svētki, tā ir īstenībā viena konkrēta cilvēka iniciēta ideja, kas ir materializējusies šajos svētkos. Tas ir, protams, Imants Kaukars. Iespējams, tas, kādēļ es nenodarbojos ar koru diriģēšanu ikdienā, lai gan es to esmu darījis, bet pat labi, ka tas ir tāds... Tas ir tas, ko es pie kaut kā nemācījos. Tā ir faktiski sociālā darbinieka status ir diriģentam. Viņš nodarbojās ar cilvēkiem. Nevis viņus tur diriģējot vai mācot dziedāt, bet tas arī. Bet tas ir tāda sociāla aktivitāte, kur ar visādākām šķautnēm. Tur katrs taču atnāk uz to korīti, katram ir kaut kas, ko pateikt, kādam ir gājis slikti, kādam labi, kāds ir slikts garstāvoklis, kādam lasgai, kāds neierodas, kāds ir sliktais, kāds ir labais. Un tad tur tā viss tā čupošanās, mučēšanās. Tas ir tas, ko es, man liekas, neprastu tā īsti vadīt. Tādā tīri profesionālākā vidē būtu vienkāršāk darboties. Bet tā tīri... Pati diriģēšana, pati impulsa radīšana cilvēkiem, lai viņi dzied tieši tā, kā tu esi iedomājies, un to parādīt, nerunājot ar vārdiem. Tas ir tas, kas man interesēja apgūt, to varēja izdarīt. Man piekritīs, mums ir diezgan spēcīgas koru dziedāšanas tradīcijas. Kā tas tā ir veidojies, un varbūt salīdzinot ar citām pasaules valstīm, kā tas ir tur? Salīdzinot ar to, kā tas ir pie mums. Jā, tās tradīcijas, tās jau mēs, tās saknes labi zinām. Tur mums ir jāsaka paldies vāciešiem. Protams, ir jāsaka paldies arī mūsu Jānis Cimze, Baumaņu Kārlis un tā tālāk visi, kas darbojās 19. gadsimta vidu otrajā pusē. Bet tā dziedāšanas tradīcija tik tiešām mums ir dikti spēcīga. Kādēļ tas tā, ja man būtu jāizskaidro tieši kādēļ, un tieši kādēļ šeit Ziemeļu Eiropā vai ne, Lietuvā jau arī, un viņi ir diezgan spēcīgi, un Igaunijā tieši tāpatās arī ļoti spēcīga tā tradīcija. Tas ir tāds ļoti pētāms jautājums, ja uzdod jautājumu kādēļ. Varbūt tādēļ, ka latvieši ir ļoti strādīga tauta. Piemēram, kad tu nostrādājies,
tad tu pēc tam dziedi. Tur ir dziedi strādājot, ir tautas dziesmas par to, ka tu strādājot kaut ko dziedi, jo tad labāk veicās darbiņš. Un varbūt mēs tik daudz strādājam, ka ir šausmīgi daudz arī jādzied. Tāpēc arī mēs tik daudz dziedam. Jā. Un vēl tāpēc mēs dziedam daudz, ka Ziemeļu valstīs ir vairāk tumsas. Un vakarā, proti, ir garāki vakari. Kādreiz televizors un radio nebija. Cilvēks sanāca istabā, un ko tu viņu varēja darīt? Viņu varēja tumšajā diennakts laikā, kas ir ļoti daudz. To tik vien darīt kā dziedāt un darīt mazos darbiņus. Koncerta programmu veidos izcili skaņdarbi, kas izskanējuši jau iepriekšējos svētkos, kā arī vairākas jaunas kompozīcijas no visām svētku dalību valstīm. Tāpat kopkoris apmēram 8000 dalībnieku skaitā izpildīs daļas no Karla Orfa pasaules slavenās kantātes Carmina Burana, kas solās būt grandiozākais šī skaņdarba atskaņojums pasaulē. Par Carmina Burana, kas tad izskanēs noslēguma koncertā, kādēļ tieši šis skaņdarbs Jā, nu varētu... ar kādiem pārsteigumiem tad tas nāks? Tie pārsteigumi vēl būs arī priekš manis, bet lai kā nebūtu, tomēr jā, jautājums varētu rasties Ziemeļu un Baltijas valsts dziesmu svētku un Carmina Burana, austriešu komponists. Nu, jā, tas izaicinājums šoreiz bija varbūt lielāks nekā veidot kārtējos Ziemeļu un Baltijas dziesmu svētkus. Tas, ka tā ir 20 gadu priekš manis, bija ļoti nozīmīgi. Tas, ka mēs turpinām šo darbu, tas ir vairāk nekā nozīmīgi. Bet tas, ka mēs šoreiz arī atzīmējam pirmo reizi Latvijas vēsturē šo Eiropas prezidentūras sajūtu, kāda mums katram ir. Nu, es nezinu, citam tā saistās ar sastrāgumiem un kaut kādām ierobežojumiem tur pilsētas atsevišķās daļās. Citam tas saistās varbūt gluži otrādi kaut kādu fantastisku iespēju kļūt atpazīstamākam vēl un vēl. Un citam tas varbūt ir pilnīgi vienaldzīgi, ka tas ir notiek. Un varbūt pat tā ir lielākā daļa. Es nezinu, man nav nekāda statistikas, vai jūsu meistaru žurnālisti spēja veidot šo statistikas aptaujas kaut kādas tabuliņas. Bet manas iekšējā sajūta bija, ka šis notikums mums Latvijai ar vēstures elpu ir jāatstāja kaut kādā veidā. Un tad, kad mēs tikāmies ar kultūras ministri, vēl pirms viņa bija ministre, viņa vadīja Latvijas Nacionālo kultūras centru, vadīja iepriekšējos dziesmu svētkus. Protams, mēs runājam par nākotni. Viens no nākotnes stūrakmeņiem jau ir šie Baltijas un Ziemeļvalsts svētki, līdzīgi kā tas ir skolēnu svētki, kas arī būs šovasar, un kā mūsu vispārējie dziedāšanas svētki. Tie visi ir iekļauti UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā, kā ļoti nozīmīga sastāvdaļa mūsu dziesmu svētku attīstībai. Un es domāju, ka tas varbūt šis izaicinājums veidot tos svētkus tieši šogad. Un tas laiks arī nav raksturīgs šiem svētkiem. Parasti svētki Latvijā notiek vai jūlija vidū, un Ziemeļvalsts un Baltijas valsts svētki notiek augustā parasti. Un šoreiz mēs uzstājām uz to, ka tas būs jūnija beigās, tad, kad Latvija beidz savu prezidentūru. Un tas būs tāds, varētu teikt, lielākais kultūras un muzikas notikums, kas faktiski noslēgs visu šo mūsu pusgadu. Es ceru, ka tas ir bijis veiksmīgi, ka cilvēki būs priecīgi. Protams, daudziem jau būs somas sakravāts Eiropas cilvēkiem, kas metīsies tālāk uz Itālija, nē, Luksemburga laikam nākošā valsts, jā, kur tas notiksies. Un tas jau, protams, arī saprotams, bet es domāju, ka nāks tomēr daļa arī šo darboņu, kas būs strādājuši līdz šim visu šo pusgadu Nacionālā bibliotekā, nāks un klausīsies arī šo koncertu, kā kāda interesanta unikāla lieta. Un otra lieta, protams, lai šo visu atzīmētu, tas notika, to varēja pateikt ar vārdiem, un kāds atnāk un pateikt, ka šis koncerts ir veltīts. Es domāju, tam ir jābūt arī kaut kādam muzikālam notikumam, kas ir veltījums mūsu, tātad šai debijai Eiropas visaugstākajā līmenī. Un vienu brīdi bija diezgan lielās sprukās pēc pasaules kora olimpiādas, es īsti nebiju vēl izdomājis, kas tas varētu būt. Un tad, kad man darba devēja Latvijas Nacionālās kultūras centrs uzstājīgi prasīja programmu, tad es sapratu, man nav vairs kur atkāpties, un vienā rītā es vienkārši pārcilāju visas savas zināšanas par to pasaules atpazīstamo muziku, kas ir Eiropas kaut kāda tāda, mēs varam teikt, jā, Eiropas himna, tas ir Beethovena 9. simfonijas fināls, un vēl nosaukt noteikti daudzus darbus, kas tur varētu būt ietilpti, sākot no baroka un beidzot ar mūsdienām. Un tad tomēr man pārliecība bija, ka Karla Orfa muzika ir laikam pasaulē kaut
kas tik ļoti atpazīstams, par ko vienam nav jautājums, kas tas tāds ir. Pat tie cilvēki, kas nav saistīti ar muziku, ir dzirdējuši šo muziku. Līdzīgi kā Marka Antonija Šarpentjē devuma daļu, kas skan Eirovīzijā. Jūs zināt, ka tā ir Marka Antonija Šarpentjē muzika. Tas nav Eirovīzijas himna. Jā, šis baroka ģēnijs, diemžēl to nekad dzīvē neuzzinās. Tāpat arī līdzīgi, man liekas, O Fortuna ir kļuvusi jau par kaut kādu simbolu, pat populāru zinātniskās filmās un filmās par vulkānu izvirdumiem un zvēriņiem Dienvidāfrikā. Tā kā tur pat nevar pateikt, vai nekā tā muzika dzīvojas savu kaut kādu neatkarīgu dzīvi, un tāpat laikā es uzskatu, ka tā ir muzika, kura varētu būt ļoti vienojoša ik pa brīžam. Un šis brīdis, man likās, ir pienācis. Un tas nāca pa priekšu. Un tad nāca pēc tam man informācija, paldies Dievam, mums ir internets, Karls Orfs. Viņam šogad 120 gadi. Tā jubileja, kur notiek pasaulē, šur tur atzīmēs. Es uzskatu, ka mēs to varam atzīmēt vispilgtāk. Un tad es painteresējos par visām tām lietām, kas ir saistītas ar Karla Orfu mūzikas atskaņojumu, tieši šos konkrētās Karmina Burāna atskaņošanu. Tas ir viens no pasaulē visvairāk atskaņotiem vokālsimfoniskiem darbiem. Un tā statistika, kas varbūt droši vien nav absolūti, tomēr norāda, ka tas tiešām ir pats visvairāk atskaņotais darbs, jo mūsdienās ļoti daudzos festivālos vai kāda daļa, kaut vai šī pat pirmā, vai daļas, vai viss skaņdarbs, kas, protams, ir ļoti laikietilpīgs, tiek atskaņots, un līdz ar to man liekas, ka šis notikums vienmēr kaut kur izlaist rezonanci. Un tad tā sajūta, ka Latvijas kori to nekad īsti tā nav darījuši dziesmu svētku sajūtās. To ir izpildījis mūsu Valsts akadēmiskais kors Latvija. Ir vēl kori, kas to ir dziedājuši, ne pilnā apjomā, bet tomēr jā, tā kā ir bijuši dažādi priekšnesumi. Gadu atpakaļ Māris Sirmais diriģēja, 2 gadu atpakaļ Mārtiņš Ozoliņš to diriģēja. Bet tas ir bijis vairāk tādā profesionālā gultnē. Un tad šoreiz es domāju, ka tas ir tāds īsts amatieru kori izaicinājums. Līdzīgi kā Jāņu vakars Melngaļa, ko vienam korītim varbūt pagastā ir ļoti grūti nodziedāt, bet sanāk, ka visas tiesāk estrādē Jāņu vakars skan, un visi brīnās, jūs varat nodziedāt šito šausmīgi grūtu un daudzbalsīgo dziesmu. Ar Orfu mūzika ir mazliet līdzīgi, bet ne tik slikti, jo Melngaļa Jāņu vakars ir daudz grūtāks. Priekš vienu ārzemju koru neiespējami nodziedāt gan rīzē. Tad Orfu mūzika tomēr ir tik atpazīstama, ka daudz viņi dzied klausoties. Un daudzi, protams, ir mēģinājuši varbūt kaut kur jau dziedāt kādas daļas. Tad šoreiz pilnā apjomā kopā ar Pūti orķestri Rīga, kopā ar mūsu zēnkoriem, gan mani Jāzep Mediņa Rīgas pirmās muzikas skolas zēnkoru, gan Zālīšu pamatskolas zēnkoru, gan arī Mārtiņa Klišāna vadītot Rīgas domu skolas zēnkoru. Mēs būsim visi vienā aizstrādē. Vairāk kā 6000 cilvēku, kas ir unikāls šī darba atskaņojuma skaits, dalībnieku skaits. Līdz šim es nevarēju atrast, kad būtu kāds lielāks dalībnieku skaits to izpildījis. Un tad vēl nāk visam tam klāt arī Agris Daņļevičs ar savu koreogrāfiju. Un Miedza Zīvera, mūsu režisori, brīnišķīgi sadarbības partneri man jau vairākos svētkos un vispār atceroties pasaules kora olimpiādis. Nevarēja pat iedomāties tik erudīti un tajā pašā laikā tik ļoti iejūtīgi režisori, kas varēja man palīdzēt visās lietās. Karla Orfa kantātes Karmina Burāna horeogrāfiju veido deju skolas Dzirnes vadītājs horeogrāfs Agris Daņļevičs. Dejas iestudējumā tiks izdejota cīņa par labo un tiekšanās uz jaunām virsotnēm. Kā tu vērtē šādu te Imanta Kokara savulaik iedibināto tradīciju, kas jau ir 20 gadus dzīva? Man liekas, ka jebkura svētki, tas ir kultūras apmaiņa, šī te enerģijas apmaiņa, pozitīvās enerģijas apmaiņa, viņi ir teiksim, veicināma, viņi ir vajadzīgi. Un tādēļ es esmu praktiski par to, lai mēs tiešām kādreiz varbūt tās, teiksim, lai nebūtu jāapgriež spārni, ja, varētu novirzīt tomēr kaut kādas līdzekļus un enerģiju šādiem pasākumiem, nevis militārām vajadzībām. Un jācer, ka kādreiz pasauli nāks pie prāta un sapratīs, ka nogalinot vienam otru, mēs tomēr ne pie kā labi nenonāksim, bet arī caur šo, arī caur mākslu, caur sportu, caur visām lietām, kas ir pozitīvas un mīļas, mēs varam gūt adrenalīnu un gūt piepildījumu un prieku un laimi. Tā kā,
es esmu par to, ka jebkuriem svētkiem svētkus vajag vienmēr stimulēt, svētkiem jānotiek, svētkiem jābūt. Un arī šiem, protams. Novēlu, lai šajos svētkos notiek atkal kārtējo reizi pierādās šis te pašdarbnieku fenomens un ka viņi vienkārši liek publikai par šo notikumu atcerēties un runāt un lai viss gūst, kā tas ir, katars. Būs. Ja. Nenoliedz.